Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Esiet stipri. Šodienas rakstu vieta. Esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri. 1. Korintiešiem 16. nodaļa, 13. pants. Šodienas pārdomas. Dzīvē mums visiem ir dažādas sezonas, vieglas un netik vieglas. Nāk izaicinājumu un kārdinājumu brīži, taču tieši grūtībās un izaicinājumos tiek attīstīts mūsu raksturs un nostiprināta mūsu ticība. Esmu dzirdējis teicienu: Dieva svaidījums tevi aizvedīs līdz pozīcijai, bet tikai raksturs tevi tajā noturēs. Citiem vārdiem sakot, Dievs tev vēlas uzticēt nopietnas lietas, taču, lai tu tās spētu sasniegt un noturēt, tev ir jābūt izveidotam stipram raksturam. Apzinies, ka Dievs strādā pie tevis, lai tu būtu stabils, konsekvents un neļautu apstākļiem valdīt par tevi. Ja tu veltīsi laiku sadraudzībai ar viņu un turpināsi pārdomāt viņa vārdu, viņš lietos visas sezonas, kas nāk tavā dzīves ceļā, lai tevi nostiprinātu. Viņš iemācīs tev nepadoties, būt drosmīgam un izveidos tavu raksturu tā, ka tu ne tikai gūsi uzvaru, bet spēsi to arī saglabāt. Šodienas lūgšana. Tēvs, šodien es uzticu tev savu sirdi un prātu, zinādams, ka tu veido un maini mani, lai es spētu piepildīt tavu gribu. Paldies, ka padari mani spējīgu būt modram, stāvēt ticībā un turēties kā stipriniekam. Jēzus vārdā.